Čau! Šodien ir atkal krāsu eksplozija, bet pirms tam es gribu jums atgādināt, kāpēc mēs to darām. Šajā te radošās terapijas grupā mēs zīmējam, pievēršam uzmanību krāsām un līnijām, dēļ tā terapeitiskā efekta, ko tas mums dod. Tātad mēs negribam kļūt par profesionālām māksliniecēm, bet mēs gribam kļūt par profesionālām sevis izpratējām. Un tieši radošā terapija tā izmanto vizuālās mākslas valodu, krāsu, formas, līnijas, attēlus, jo tie runā uz mūsu dvēseli tā, kā vārdi to nevar. Un šī ir valoda, kuru mēs mācāmies, tā ir bezvārdu valoda, kas atstāja ietekmi uz mūsu sevis izpratni, pasaules izpratni, uz izaugsmi, transformāciju, un tas dod mums savienojumu sajūtu tam, kas atrodas mūsos iekšā, mūsu domām, sajūtām, uztverei ar dzīves realitāti. Tā kā tas ir ievads, lai jums atgādinātu, kādēļ mēs to darām. Mēs to darām savas vizuālās valodas attīstībā. Vēl viena no iespējām, kādā veidā var interesantā veidā arī krāsu apļa radīšanu padarīt aizraujošu. Jebkuras lietas, tā kā Mērija Popins teikusi, ik visā, kas ir jādara, ir jāatrod jautrības elements, jeb patikšanas elements, element of fun. Un ja pats krāsu aplis jūs neaizrauja ideja par krāsu jaukšanu un krāsošanu aplī, tad paralēli mēs varam darīt vēl vienu citu lietiņu, ko mēs varam darīt savā sajūtu vai mākslas žurnālā, kā jūs to saucat, vai iedvesmas žurnālā. Un pagājušajā reizē es jums rādīju internetā sameklētu bildi, bet šī reizē es jums parādu. Man ir šāds te, atradu vienā lietoto preču veikalā šādu te katalogu, un laiku pa laikam es tur izmantoju, kas tur ir šos te attēlus un vārdus. Un šodien pievērs uzmanību šim zīmējumam. Man ļoti patika šīs te mājas. Un es šīs te mājas nofotografēju, pēc tam pārsūtīju uz datoru, un datorā šo te zīmējumu var uztaisīt, cik nu vien lielu jums ir nepieciešams. Piemēram, ja es gribu šādu te izmēru, tad es skatos, cik liela man ir viņam jābūt, lai apmēram ieietu lapā iekšā. Nu, apmēram šādu. Jūs varat jebkuru izmēru taisīt attiecībā uz savām vēlmēm. Un tam noder, ja mājās ir kopapīrs, un kā viņš sauc tracing, es nezinu, kā viņš sauc latviski, bet tāds caurspīdīgs. Un ja šāds nav, tad noder arī cepumu vai pulku cepšanas papīrs. Ja tā kā kaut kādu caurspīdīgu papīru vajag, un tad vienkārši uzliekam uz ekrāna un pārzīmējam. Un pēc tam to noliekam šeit, un tad, kad jūs krāsot krāsu apli, tādu atlikumus var izkrāsot šeit, kad nav obligāti vienkārši tikai jāpiesmērē papīrs, bet var arī šādu veidu zīmējumus sakopēt un turēt pie rokas. Tad, kad ir izmērējums krāsas, tad viņas var arī ne tikai izmērēt, bet arī izkrāsot. Un ar laiku jūsu lapa, jūsu mājas būs piekrāsotas ar visu kaut ko interesantu. Un tagad ejam pie krāsu apļa. Tagad es uzzīmēju šo. To turiet pie rokas, tad, kad jums ir jāizkrāso krāsas. Dotajā brīdī es gribu runāt tieši par pašu krāsu apli, un es jums nodemonstrēšu, kādā veidā to uzzīmēt. Un, lai to uzzīmēt, ir vajadzīgs lineāls, zīmolis, cirkulis un leņķa mērītājs. Šo te es pati vakardien domājot, kādā veidā es varu uzzīmēt krāsu apli, es atklāju, kādā veidā var uzzīmēt, tāpēc es jums nodemonstrēšu, jo nevienmēr ir iespējams izprintēt. Piemēram, tur, kur es tagad atrodos, man nav iespējams nokļūt pie printera tad, kad es vēlos un kad man vajag. Tā kā iespējams, ka jums kāda ir tāda situācija. Tā kā es izmantoju kopapīru, es izmantoju datoru ekrānu un es izmantoju šādas te lietiņas, kādā veidā radīt to, kas man ir nepieciešams. Un tad, kad jūs uztaisiet šo te krāsu apli, lai nākamajā reize atkal nav jārasē, ja jūs negribat, tad var atkal uztaisīt uz šī te papīra un atkal, tad, kad ir nepieciešams, lietot kopapīru. Un šī reizē mēs krāsosim krāsu apli, kurā būs vairāk krāsas nekā līdz šim, kurā ir arī tā saucamās terciārās krāsas. Tā kā mēs līdz šim krāsojām primārās krāsas, kas bija dzeltens, zils un sarkans, kuras es pieliku klāt vienu nieciņu. Tas ir primārā krāsa. Un mēs esam krāsojušas, kas bija otrās krāsas. Violets,
oranžs un zaļš. Un šodien mēs vēl iekrāsosim tas, kas ir pa vidu zaļam un zilam. Pieliku trīnieciņu klāt, tās ir terciārās krāsas. Un šeit ir šī, tā kā tas ir tas, kas pa vidu. Un tādā veidā mēs paplašināsim mūsu zināšanas par krāsām. Un tad, kad tas, kas tev paliek pāri, to savukārt tiek rasot tur. Atceroties, ka mēs nezīmējam, tas nav tikai par zīmēšanu, bet tas ir arī par laika pavadīšanu ar sevi. Piemēram, zīmējot šīs mājas, tu vari domāt par to, ko nozīmē tev vārds māja, vai arī, ko tev simbolizē vārds māja, vai arī, jo parasti, tad, kad šādas te radošos vai mākslas terapijas uzdevumus zīmē, tad domā par attiecībām. Kas ir attiecības? Tas nav tikai attiecības starp cilvēkiem, bet, piemēram, šeit ir attiecības starp mājām, jā, kad tas kaut kādā veidā kaut ko var simbolizēt. Krāsas mums var simbolizēt, arī krāsām ir savas attiecības. Es jums kā vēlāk parādīšu, nodemonstrēšu, ka arī krāsu siltuma augstumu nevaru paši par sevi nekādā veidā uzzināt, kamēr mēs nesalīdzinām ar citu krāsu, ja kamēr nav atskaites punkts. Un šādā veidā krāsojot un zīmējot, vienkārši piefiksē savas sajūtas, pieraksti kaut kur, un tas var būt tavs mākslas vai radošās terapijas zīmējums ar piefiksētiem vārdiem. Tas var būt krāsu izbaudīšanas process, tā kā tur var būt daudz lietas iekšā. Nav obligāti vienā reizē, vienā zīmējumā, viss jāpiedzīvo process un rezultāts un krāsas un vārdi un likt virsū nosaukumu, bet tās ir dažādas iespējas. Ir dažādas iespējas, katru reizi notiek savādāk. Pats galvenais ir to darīt un ļauties tam, kas notiek, un vienkārši pievērst uzmanību, kā mēs jūtamies ķermenī, kā mēs elpojam, kurā brīdī mēs aizturam elpu, kurā brīdī mēs atslābinamies, kurā brīdī relaksējamies un uzdot sev jautājumu, kāpēc es sasprindzinājos, vai kas izraisīja man relaksāciju. Tādā veidā mēs sākam izprast sevi, vienkārši zīmējot. Nu tā. Tātad kā uzzīmēt krāsu apli? Ļoti vienkārši apmēram izmēram, cik ir plats papīrs, un nosakām, cik lielu mēs to krāsu apli gribam. Var pavisam maziņu, var lielu, un apmēram tas būtu šajā aplī 15 cm. Tas nozīmē 7,5 cm. Tas nav tik šausmīgi svarīgi, cik daudz. Nemēriet tieši centimetrus, tas ir domāts tikai, lai aptuveni noteiktu platumu cirkulim. Apmēram, lai iekļautos lapā, tur nav nekas jāmēra un cik precīzi jābūt, vienkārši aptuveni, lai varētu noteikt lapas vidu. Un tad šī reizē, kā jau es teicu, ir nepieciešams krāsu aplis, lai varētu apgūt pirmās, otrās un trešās pakāpes krāsas. Tā kā šeit ir starp 90 grādu leņķi 3 krāsas, tad mums ir jādabū šeit perpendikulāras līnijas, un savukārt tie 90 grādi jāsadala 30, 30, 30. Tas ir tas, ko mēs tagad darīsim. Atrodam vidu. Zīmēšu nevis šeit tieši lapai perpendikulāri, bet nedaudz šādi. Tā iemesla dēļ, ka es šeit uzzīmēju perpendikulāri, un vienkārši man labāk patiktu skatīties, ja būtu šādi viņš lapā iekārtots. Tam nav būtisks nozīmes, tas ir tikai priekšroka, kam es dotu. Un uzzīmēju. Šādi. Var arī nezīmēt līdz, vai arī šeit pāri, jo tāpēc, ka te vajadzēs dzēst, jo es šeit pa vidu dzēsu, var arī uzreiz iezīmēt to mazo aplīti. Tad, lai zinu, cik tālu apmēram vilkt to līniju. Tas nav atkal noteikumu. Tas ir brīvi. Jūsu sajūtas. Un tagad ir perpendikulāri jāuzzīmē. Atklāju, ka šāds te rīks ir ļoti vajadzīgs. Vēlāk arī es parādīšu krāsu apļus, lietojot šos te aplīšus. Viņi visur, kur forši nodara. Šī gadījumā forši nodara priekš sadalīšanas. Un pēc tam vienkārši sadalām. Man skolā ļoti nepatika ģeometrija un šādas te lietiņas, bet kaut kā es vakardien pamēģināju un es domāju, ka tas ir kaut kā savādāk. Ja es sev pati pasaku, ka man nevajag būt ārkārtīgi precīzai, tad tas ir uzreiz foršāk.
Tas ir tikai priekš manis. Kašu savākam. Tā, krāsu aplis ir gatavs. Un šo krāsu apli, kā jau es teicu, pēc tam var nokopēt, lietot citas reizes ar kopapīru, tāpat kā es jums rādīju kā mājas lietu. Un krāsojiet šī reizē tikai viena tipa krāsas, un izskaidrošu, kāpēc. Iepriekšējā uzdevumā teicu, ka ir vienalga, kādas krāsas jūs jaucat, tad, kad jūs vispār iepazīstat krāsas, tad tos pigmentus vienkārši, lai dabūtu, vienalga tur pilnīgo jaukt. Bet šos krāsu apļus es rādu, lai jūs apgūtu vispār savas krāsas, kādā veidā jūs jauksiet. Es izmantoju talo zilo ar zaļo toni. Tas ir ciāna, jo viņš ir uz augstā pusi. Ir siltais tonis, un šis arī ir siltais tonis. Šī gadījumā nav svarīgi, vai ir augstie toņi vai siltie toņi, bet te ir svarīgi, lai tu lietotu vienas firmas, vai arī viena veida, piemēram, akrils, kas tev ir viss. Varbūt arī citas firmas, bet akrils. Arī dažādi goši, kas jums ir. Vai arī tās ir ūdens krāsas. Jā, var zīmēt visus apļus, bet katra apli izmanto tikai vai nu ūdens krāsas, vai nu akrila krāsas, vai gošu krāsas, vai krītiņu, vai zīmoļu. Un tādā veidā jūs iepazīsiet visas savas krāsas, ko jūs varat likt kopā. Un starp citu arī ļoti forši ir pastaļkrītiņi. Pamēģiniet, ka pastaļkrītiņi šādā veidā sakrāso parīvē vai nu ar tādu speciālu papīra beržamu, vai arī ar virtuves vielīti, vai ar kaut ko arī ļoti interesanti sanāk ar pastaļkrītiņiem. Tā kā šis te aplis, es ļoti ieteiktu viņu vienkārši nokupēt, un tad jūs viņu varat lietot, ja jums nebūs katru reizi jākonstruē. Kaut arī, ja jūs izbaudījāt konstruēšanas momentu, to foršo sajūtu, ka jūs varat, kas sanāk un patīk, tad jau arī var katru reizi to zīmēt. Kā jau teicu, turiet pie rokas kaut kādu zīmējumu. Un vēl viens vārds pirms vēl es jums stāstu par krāsu apli, par mākslas terapiju. Es esmu sastapusies ļoti bieži ar jautājumiem, vai mani tulkos. Un ko es gribu pateikt, ka mēs nediagnosticējam, vai arī uzzinātu, kas tev ir nepareizs. Tas nav, lai tu uzzinātu, kas tev ir nepareizs. Tieši otrādi, lai palīdzētu iepazīt, kas tu esi, kas ir tavas stiprās puses, kas ir tas, kas tev patīk, kas ir tas, ko tu gribi. Un tam nodar šie te visi darbi, ko mēs darām. Un līdz ar to arī necentieties mēģināt diagnosticēt sevi, kad vai tur logi ir par augstu, un tad durvis tur ir par tādu, un tur ir tāds purstens, ja, kad mājas zīmē, es zinu, kad ir tādi tulkojumi par mājām, un es tagad uzzīmēšu šitādu, un tagad kāds par mani padomās, ka es esmu tāda un tāda. Tās no jums, kuras arī esat bijuši pie manīm uz sesijām, jūs ziniet, ka es savādākā veidā skatos uz māju, tāpēc, ka tas ir jāskatās kontekstā. Tur ir kaut kādas lietas, protams, kas var kaut ko norādīt, bet katram ir sava nozīme krāsām un sava nozīme zīmējumiem. Arī atdaliet uztveri no tā, ka krāsas varētu simbolizēt tur čakras un čakru sistēmu, čakru krāsas. Lūdzu, arī atmetiet to ideju un vēl visādus pārējos tur nervu savienojumu zīmējumus. Šis ir krietni atšķirīgs, jo tāpat kā krāsas izskatās savādākas, augstas, siltas attiecībā ar citām krāsām, tāpatās arī visi zīmējumi ir jāņem kontekstā, un tur nav tāds noteikts diagnostikas vai likums. Ja ir tā, tad ir tā. Ja? Tā kā droši zīmējiet. Es jau rādīju krāsu aplī, kā ir šīs te bultiņas, kur viņas atrodās. Šeit un šeit. Starp dzeltenu un zaļo dalās krāsas. Uz šo pusi tātad viņas paliek siltākas, un siltākas viņas paliek cik tālu līdz violetējām. Ja, tātad puse no šejienes ir te rakstīts violetējām. Šodienai pietiks informācijas, tagad ņemiet savas krāsas un krāsojiet
vismaz vienu krāsu apli uzkrāsojiet, ja? Šādā veidā vispirms izvēlēties 3 pamatkrāsas, tādas, kādas jums ir, neuztrauksties, ja nav ciāna, vienalga jebkuru zilo, kas nav ar izteiktu citu nokrāsu, bet kas ir zils, vienalga augsts vai silts, ka tikai ir kaut kas, lai jums ir šis krāsu aplis. Un pēc tam uzkrāsojiet tās otrās krāsas, un pēc tam starp otro krāsu un pirmo krāsu, to trešo krāsu, ja, starp šīm te divām. Tas nozīmē, ka šīm te divām krāsām viņas jāsajauc kopā. Viņas neizkrāsojiet, tad, kad jūs taisat krāsu apli, atstājiet, lai jūs varat šo te uzjaukt. Tāpat tās arī šīs te divas, lai jūs varat to uzjaukt. Ja? Tā, tas ir jūsu uzdevums šodien, un redzamies nākamajā video.